Šogad, 2025. gadā, tika atklāts jau 8. zinātnes kalendārs, kurā apvienoti stāsti par dažādu zinātnieku ikdienas dzīvi pētniecībā. Šis kalendārs atšķirs no iepriekšējiem ar to, ka uzsvars ir ne tikai uz zinātnieku individuālajiem sasniegumiem, bet arī uz 12 Latvijas vadošajām zinātniskajām institūcijām. Man ir dziļa pārliecība, ka par zinātni ir jārunā, it īpaši par zinātni Latvijā, jo tā ir mūsu zinātne. Mūsu zinātne Latvijā ir daudzšķaitņaina, tā ir inovācija potenciāls liels, un mums ir tas mērķis virzīties uz zinātnes izcilību, kas arī mums ļoti labi izdodas ar mūsu spēju starptautiski konkurēt. Un tādēļ, lai mēs runātu par zinātni, mēs esam izveidojuši tādu zīmolu Research Latvija, jeb Zinātne Latvijai. Zinātne Latvijai papildina devīzi, kas pauž zināšanu vērtību. Šo devīzi var skatīt kā divas puses. Viena no tām ir zināšanas, otra to vērtību. Zināšanas būtībā ir pamatā gan pētniecībai, gan arī es ceru, ka jebkam Latvijā, kas notiek, lai tā būtu izglītība vai attīstība vai biznesa, jebkas cits, bet pētniecība bez zināšanām nav iespējama. Otra puse, kas ir vērtības, tā ir tas, ko zinātne dod sabiedrībai. Zinātne un zināšanas ir vērstas uz to, lai uzlabotu mūsu sabiedrību kopumā. Gan tautsaimniecību, gan kultūru, gan arī mūsu starptautisko konkurētspēju. Research Latvija nav tikai zīmols, tā ir arī komunikācijas platforma, kas atrodama vietnē researchlatvija.gov.lv. Šajā platformā ir pieejama dažāda informācija par to, kas notiek zinātnē, aktuālām tēmām, kā arī par jautājumiem, kas ir svarīgi gan zinātniekiem, gan sabiedrībai, kā arī daudziem iesaistītajiem partneriem. Piemēram, biznesam, iespējas sadarbībām, dažādas iniciatīvas, dažādi uzsaukumi. Šo visu mēs plānojam un jau liekam researchlatvija.gov.lv portālā. Pats labākais, ka šo informāciju un šo saturu portālu neveidojam tikai mēs, ministrija, bet mēs to veidojam kopā, sadarbībā ar mūsu sadarbības partneriem, zinātniekiem un zinātniskajām institūcijām. Tas nozīmē, ka mēs šo informāciju dodam ne tikai sev, bet arī mūsu sadarbības partneriem ārpus Latvijas, kas ir daļa no Eiropas pētniecības telpas. Mēs šajā portālā esam saintegrējuši daudzas dažādas informācijas, ko mēs esam salikuši kopā un darām pieejamu. Zinātne Latvijai atvēršanas svētkos 12 kalendārā iekļautajām zinātniskajām institūcijām pirmo reizi tika pasniegts Izglītības un zinātnes ministrijas veidotās zinātnes komunikācijas platformas Research Latvija vēstneša apliecinājums Member of Research Latvija. Šis apliecinājums ir par to, ka mēs veidojam sadarbību un ka mēs kopīgi strādājam, lai virzītu zinātnes attīstību Latvijā uz nospraustajiem mērķiem un ideāliem. Tas, ka tas izskatās pēc vienkārši uzgriežņa, nav sakritība, jo uzgrieznis simbolizē apvienošanu, sadarbību un to, kas saskrūvēts kopā, paliek uz ilgu laiku spēcīgs. Protams, arī šī dimanta forma, kas parāda, ka mūsu Latvijai ir daudzas šķautnes, un mēs šīs visas kopā gribam apvienot un strādāt kopā, lai radītu izcilu zinātni Latvijā. Zināšanas rada, pārsteidz un virza. Paralēli atklāšanas pasākumam tika atklāta ceļojošā izstāde Zinātne Latvijai 2025, kas līdz 29. janvārim būs skatām Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā. Visa gada garumā izstāde būs aplūkojama augstākās izglītības iestādēs, kā arī citās sabiedriskajās un kultūra vietās visā Latvijā. Zinātnes kalendārs nav tikai fiziska papīra formāta kalendārs, tas ir pieejams arī digitāli. Kalendārā iekļaut kvadrātkodi, kuru skenēšana ļauj atklāt zinātniekus un viņu stāstus.